Jauno astroloģisko prognozi šai nedēļai piedāvā rubrikas planētas vadītājs Aleksandrs Sokolovs. Labrīt! Kā arī es gaidīju un solīju, tā arī notiek. Debesīs izveidojas divas ļoti spēcīgas konfigurācijas. Viena ir labvēlīga, un planētas palīdzēs mums baudīt attiecības, kontaktus ar mūsu tuvākiem cilvēkiem, skaistiem un mīļiem un tā tālāk. Bet saspringta konfigurācija var mobilizēt cilvēkus, kuri ir gatavi reformēt kaut kādus nopietnus projektus veikt, un viņa ir tāda ļoti derīga aktīvam darbam, un abas divas konfigurācijas darbosies līdz rudenim. Šonedēļ es gribētu akcentēt, ņemot vērā, ka mums jau ir nedēļas vidus, tieši šajās dienās ļoti akcentētas dažas planētas, kuras provocē mūs konfliktēt sevišķi gadījumos, kad mums ir kaut kādi diezgan svarīgi kontakti, teiksim, ģimene vai darbā kompanjoni vai kaut kas cits. Tāpēc uzmanieties, bet atgādināšu, ka jūnijas ir vispār ļoti emocionāls mēnesis, bet tā vai citādi. Es domāju, ka mēs iztiksim un lielu problēmu nebūs.